trešā diena Lisabonā. Iesim tagad vēlreiz mēģināt tikt uz Lisabonas slaveno tramvajiņu, jo vakar mums tas īsti neizdevās, bija ārkārtīgi liela rinda. Negribējām stāvēt, bet mēs bijām tādā laikā, kad bija paredzams, ka būs ļoti, ļoti daudz cilvēku. Un tad es izlasīju, ka labāk ir iet vai agrāk no rīta vai vēlāk vakarā. Tad cilvēku plūsma nav tik liela. Tagad ir cik kaut kādi 8:30 no rīta. Arī nav ļoti agrs, bet varbūt cerams vēl lielākā daļa turistu guļ. Un tagad mums izdosies. Šodienas plānā mums ir apskatīt citas jaunas turisma vietas, kuras vēl nepaspējām, un vakarā iet uz futbola spēli. Izskatās, ka Lisabonā šodien ir maratons, ir saceltas teltis, skan mūzika, cilvēki jau ar numuriem un krekliņiem gatavojās, un arī šeit vienā no galvenajām ielām jau ir nobloķēta satiksme. Šodien laiks ir nedaudz vasāks kā vakar, šodien sola 15 grādus, un arī turpinās ļoti, ļoti liels vējš. Jāģērbjās ir silti un jāskatās, lai vispār neaizpuš kaut kur, jo vējš te ir ļoti, ļoti, ļoti spēcīgs. Ir arī brīdinājumi par nelabvēlīgiem laikapstākļiem. Atnācām pa ceļam nopirkt biļetes uz futbola spēli. Stadions ir tepat Lisabonā un spēlē vietējās komandas. Biļetes var nopirkt tikai veikaliņos uz vietas. Online nevar, tāpēc, ka ir nepieciešama portugāļu pase, portugāļu dokumenti. Tā kā turistiem jānāk pirkt šeit uz vietas. Samaksājām 45 eiro par 2 biļetēm, un spēle ir šodien vakarā. Interesanti bija tas, ka mēs šeit bijām ienākuši arī vakardien, un vakardien lētāko biļeti mums solīja pa 35. Un šodien, tā kā mačs jau ir tuvāk, tad cenas laikam mazākas, jo tās biļetes jāizpārdod. Tādā ziņā tad mēs ietaupījām diezgan 11 eiro sanāk uz vienu biļeti. Tā, šodien redzam, ka rinda ir mazāka, bet rinda ir. Bet vakar bija, man liekas, 2 garāka rinda dienas vidū. Pastāvēsim, paskatīsimies, cik ātri viņi iet uz priekšu, jo, man liekas, mums vairs nebūs īsti citas izdevības izbraukt ar tramvajiņu. Un vispār brauc 28. un 12. Tas pat top slavenais ir 28. Un tas vienmēr ir ļoti, ļoti pilns. Bet otrs 12. viņš brauc pa nedaudz citādāku maršrutu, un viņš ir daudz tukšāks. Kur stāv gan 28. gan 12. blakus, pilnīgi vienādi, bet nedaudz atšķirās maršruts. Un es domāju, varbūt, ja arī 12. būs tāds tukšāks, vienkārši var braukt ar 12. Kur ir rinda līdz pat tur pirmajai pieturai. Tā, mums sanāca nogaidīt īstenībā tikai 15 minūtes, jo 12. tramvajiņš bija tukšs, un tad mēs paskrējām rindai uz priekšu, jo lielākoties visi turisti tad principiāli brauc ar to 28. Tāpēc, ka viņš vienkārši iet lielāku loku, bet tāpat 12. brauc caur visām tām pašām turistu skaistajām vietām un šaurajām ieliņām. Tāpēc man ir pilnīgi ok izbraukt arī ar 12. lai nav kaut kāda pusstunda jāgaida rindā. Biļeti tramvajā var nopirkt uz vietas, iekšā pašā tramvajā. Vienam cilvēkam maksā 3,10, bet internets saka, ka tās īstenībā ir turistu lamatas. Tā ir dārgākā biļete, kādu vien var nopirkt. Un arī jāmaksā ir 3,10 neatkarīgi no tā, cik daudz pieturas nobrauc. Līdz gala pieturai var nobraukt kaut kādus 4 dažādus rajoniņus. Var dabūt biļetes lētāk, bet tad ir jāpērk kaut kāda kartiņa pa 50 centi. Un 1,61 eiro tad maksās biļete, kas ir vislētākais veids. Tramvajiņš jau brauc cauri vairākām vietām, kur mēs jau esam bijuši un staigājuši.
pieņemsim šis te laukums. Un te mēs esam pie Lisabonas bazilikas, un tieši te mēs arī vakar gājām šo te maršrutu. Tā kā tas viss ir arī izstaigājams, bet, ja negrib staigāt, var ērti sēžot apskatīt turisma objektus. Tā, izbraucām pilnu loku ar 12. tramvajiņu. Brauciens ilga 20 minūtes aptuveni, un 12. tramvaja plus īstenībā ir tas, ka viņš atbrauc atpakaļ no turienes, kur mēs sākām, jo 28. tramvajs, viņam gala pietura ir pavisam citur. No vienas puses ļoti labs veids, kā apbraukāt un apskatīties kaut kādus skaistos skatus Lisabonai raksturīgos, bet no otras puses, tā kā mēs daudz staigājam, tad lielākoties mums bija diezgan arī bezjēdzīgi izbraukt tieši ar šo tramvajiņu, jo mēs jau to visu bijām izstaigājuši. Bet, ja nav daudz laika, kā mums daudz staigāt, vai arī gribās pasaudzēt kājas, vai arī grūti staigāt, jo Lisabonā ir ļoti grūti staigāt, tāpēc, ka ir ļoti kalnains, tad šis ir brīnišķīgs veids, kā apbraukāt un apskatīties nozīmīgas, svarīgas vietiņas. Tālāk mēs brauksim uz Jēzus Kristus svētnīcu, kas ir īstenībā pāri līcim un pāri lielajam 25. aprīļa tiltam, kuru mēs vakar redzējām no tālienes, tad šodien mēs brauksim tam pāri. Esam piebraukuši klāt pie statujas. Mēs izvēlējāmies braukt ar taksi, un īstenībā es ļoti priecājos, jo tie skati, ko mēs redzējām, un pāri pašam tiltam pārbraukt, vien ir ļoti liels piedzīvojums. Man liekas, būs viena no top lietām, ko es šeit esmu darījusi, jo tie skati un viss tik plašs, nekur nekas tāds nav redzēts. Un starp citu, tilts ir divstāvīgs. Pirmais stāvs ir domāts automašīnām, un zem tām pārvietojas vilciens. Un pāri tiltam ir aizliegts iet kājām vai ar velo. Un vēl kas ir interesanti, tehniski mēs vairs neesam Lisabonā, mēs esam ciematiņā Almada. Šis te piemineklis ir uzbūvēts kā pateicība par to, ka Portugāle netika iesaistīta 2. pasaules karā. Statuja ir tieša kopija Rio de Janeiro statujai. Sajūta nav tāda no omulīgākajām. Viss ir tik ļoti liels un plašs un augsts un masīvs. Mēs latvieši, man liekas, neesam pieraduši ne pie kā tik ļoti lielos mērogos un arī pie tik ļoti liela vēja. Bet, iespaidīgi. Pašas statujas augstums ir 110 metri. Tieši Kristus statuja ir 28 metri. Tālāk brauksim uz botānisko dārzu, bet izkāpsim nedaudz ātrāk, lai var pastaigāt pa rajoniņu, kur mēs neesam bijuši. Atpakaļ arī braucam ar taksi. Vispār brauciens ir gandrīz pusstundu un maksā 10 eiro. Uz šajieni mēs braucām nedaudz no citas vietas, maksāja 12 eiro. Un es visu laiku kļūdaini saucu šo upi par līci. Man likās, ka tas ir līcis, bet īstenībā tā ir Težu upe, kura ietek Atlantijas okeānā. Tā, esam nonākuši pirmajā Lisabonas publiskajā dārzā no 1852. gada. Iesim paskatīties. Vispār šeit tomēr ir manam prātam pilnīgi neaptverama infrastruktūra, kaut ko tādu uzbūvēt, kādas tur ir ieguldītas naudas un inženieru zinātnes, jo tādā reliefā, kur kalnains tad uz augšu uz leju, vienkārši nenormāls reliefs, un vēl uzbūvēt tādu tiltu, kas ir vienkārši mežonīgi
liels. Es nezinu, man tas viss liekas tik ļoti citādāks kā jebkur citur. Jo pat mēs bijām Amerikā un Japānā, un pat tur tā kā tas nelikās tik iespaidīgi, tāpēc, ka tur nav tāds reliefs, un tāpēc šeit man tas liekas tā kā kaut kāds pilnīgākais brīnums. Esam arī botāniskajā dārzā. Un te pie ieejas, kur jau sagaida pāvs un pīlītes. Skaists ezeriņš, dīķītis. Parasti botāniskajā dārzā ieeja 3,70, bet mums pateica, ka šodien pa brīvu. Nezinu, vai tāpēc, ka ir svētdiena, vai ir kaut kādi svētki, vai maratona dēļ, nezinu. Bet jā, paveicās mums. Smaržo? Jā. Šis pie mums ir botāniskajā dārzā, bet Acālī mājā, kur ir silts, un šeit viņš ārā dzīvo. Te ir zivtiņas arī ūdenī. Visa siena ar monsterām. Un te ir kaktusu māja. Šāds bija botāniskais dārzs. Izstaigājām kaut kur pusstundas laikā, bet tur var staigāt, man liekas, ilgāk. Noskaidroju, ka bezmaksas ieeja ir svētdienās līdz 2:00 un viņu svētku dienās, brīvdienās. Līdz ar to mēs vienkārši bijām paspējuši ienākt līdz 2:00, tāpēc bija bez maksas. Tagad jau, kad gājām ārā, cilvēkiem jau bija jāpērk biļetes. Tā. Kopumā no augiem it kā mani nekas neizbrīnīja, visi redzēti, var redzēt arī pie mums.
ziedošus. Vairāk iespaidīga ir tieši pati tā telpa un viss, kā tas ir izveidots. Kaut kādu augu daudzveidības ziņā pie mums var redzēt tādus pašus. Un tagad tad mums ir plāns iet pusdienās, un tad jau mums ir jādodas uz futbola spēli. Šodien pusdienas mums izmaksāja 62 eiro. Pēc mūsu aprēķiniem gan vajadzēja būt 56. Tajā čekā nebija iekļauta dzerama nauda, tāpēc īsti nezinu, kas tur pa papildus naudiņām, bet ok. Vakardienas pusdienas, protams, nepārsita. Šodien vairs nelikās tik garšīgi. Paēlija bija ļoti laba. Jānim gan viņa zivs tā īsti negaršoja, man gan likās laba. Viņa atgādināja skumbriju. Un tad tagad dodamies uz viesnīcu, nolikt mantas un brauksim tad uz futbola spēli. Uz futbola spēli es gan kameras neņemšu līdzi, jo man šķiet, ka ar tām nemaz neļaus ieiet iekšā stadionā. Tāpēc piefilmēšu kaut ko ar telefonu un tad jau pēc tam atsauksmes, tad, kad būsim atpakaļ. Sporta stadions tiešām ļoti, ļoti liels, uz 68,000 vietu. Šajā spēlē bija 56,000 cilvēku, un tur ir 32 sektori. Mēs sēdējām pašā augšā. Redzamība bija ļoti laba, tikai vienīgi mums blakus bija siets, un tad tas traucēja redzēt kaut kādu nelielu daļu no laukuma, bet tajā momentā, kad uzspīdēja saulīte uz sieta, tad bija bišķiņ grūtāk redzēt, bet tas bija uz īsu brīdi. Jānis man nopirka biezo cepuri, tāpēc, ka bija liels vējš, man bija bail, ka man riktīgi sapūtīs ausis, vēl tik augstu sēžot. Pa ceļam uz stadionu bija daudz dažādu pārdevēju, arī ēdieni, dzērieni, ko varēja iegādāties. Un jā, tad vismaz dabūju arī fanu cepuri. Un man, kā vispār cilvēkam, kuru neinteresē sports, tāpat bija interesanti un jautri, tāpēc, ka tā ir tomēr atmosfēra. Tā ir arī lieta, ko dara turisti, un futbols ir tik ļoti tradicionāla un svarīga Portugāles daļa, ka nevar neaiziet, un noteikti ir vērts kaut ko tādu piedzīvot. Cilvēki bija mierīgi, pēc tam arī pēc spēles mēs mierīgi izgājām ārā. Nebija nekāda ļoti lielā drūzmēšanās, bet mēs arī bišķiņu uzgaidījām, nesākām iet ar visiem kopā. Tad pēc tam turpat arī paēdām maizītes un tad jau devāmies mājās. Visa pieredze bija diezgan mierīga un jautra. Pirmos 2 golus iesita pirmajās 20 minūtēs, un tad pēc tam vairs nedotika nekas, un tāds rezultāts arī palika. Šodien ir 13. aprīlis un 4. diena Lisabonā. Mūsu pēdējā pilnā diena šeit. Rīt mēs braucam uz Porto. Ārā ir kaut kādi 14 grādi. Šodien ir visvēsākā diena, bet vismaz nav tik liels vējš, jo iepriekš mums bija vējš pat 45 km/h. Tā kā, jā, bet vienmēr bija saulīte un no lietus mēs esam ļoti labi izvairījušies. Un šodien mēs dodamies uz Okeanāriju, un šis ir viens no labākajiem pasaulē, tā saka internets, un Eiropas otrs lielākais akvārijs. Atrodas tas Lisabonas modernajā rajonā, kas saucas Nāciju parks. Šeit mēs vēl neesam bijuši. Šeit tiešām jau arī ar taksi braucot pa ceļam redzējām, ka atšķirās no vecpilsētas, un jā, ir tādas modernākas ēkas. Un vispār, kāpēc šis ir labākais Okeanārijs? Tā centrā ir milzīgs 5 miljonu litru salsūdens baseins, kurā kopā peld haizivis, rajas, liela mēneszivs un tūkstošiem citu zivju. Ap to ir izveidotas 4 dažādas ekosistēmas. Ir Antarktika ar pingvīniem, ir Klusais okeāns ar jūras ūdriem, Indijas okeāns un Atlantijas okeāns. Un te ir vērts arī apskatīt pašu arhitektūru.
tāpēc, ka daļa no okeānārija ēkas ir pilnībā apņemta ar ūdeni. Un mēs tā apzināti arī izvēlējāmies nākt pirmdienā ar domu, ka būs mazāk cilvēku, jo arī lasījām, ka, piemēram, svētdienās ir visgarākās rindas. Biļete pieaugušajiem maksā 25 €. Var nopirkt arī komplekta biļeti 33,90. Tajā iekšā būs arī drošu vagoniņš. Tā par cenām izrādās, ka cenas ir atkarīgas no dienas laika, kad nāk iekšā, un mēs samaksājām nevis 50 € par divām biļetēm, bet 58. 50 € par diviem būtu bijis, ja mēs ienāktu 5 vai vēlāk vakarā. Bez zivspuldzes, jā, bet filmēt, fotografēt var. Te ir ļoti silti, jā. Reku haiz zivs. Tiešām. Raja. Vairākas haiz zivis. Wow. Re, kur arī ūdens līdējs. Nevar saprast, ko viņš dara. Jā, nezinu. Re, kur raja pasties piepeldēja. Šitie guļ. Netiek garām. Raja netiek garām, jā. Putni arī te ir. Viņi pilnīgi pozē te. Wow. Dievs. Jā. Wow. Te ir ūdri. Oi, viņš tur mazgājās. Viņš kāps augšā? Nē, nekāps augšā. Reku peld. Aha. Kādus trikus rāda. Šie ir tropu lietus meži. Un te uzreiz ir tropiskās zivtiņas. Visas krāsainās. Man likās, ka tas ir peldošs zars. Bet tas ir jūras zirdziņš. Un šie te lejā arī. Un te jau sākas Klusais okeāns. Un tam raksturīgie iemītnieki. Viņš laikam guļ. Es nezinu. Viņš elpo, tā kā viņš laikam guļ.
O, kādas, jā. Šitās tādā krāsā jūras zvaigznes, tumši zils. Tur vēl ir baltas tādas. Šitā pēc kā zivs izskatās. Un šie ir zuši. Mēs izstaigājām akvārija daļu un tagad atnācām uz mežu zem ūdens. Labi, telpa nav liela, bet tie tā tad ir vienkārši veidotie akvāriji. Tas pat ir viss viens akvārijs, viņi pat nav sadalīti. Mājās tādu varētu, ne? Akvārija? Jā. Ļoti superīga vieta. Noteikti ir tās naudas vērta. Man liekas, ja brauc uz Lisabonu, tad obligāti šeit ir jāatnāk, jo es nekur neesmu redzējusi visus tādus tos okeāna monstrus un iedzīvotājus un dzīvniekus. Es esmu bijusi daudz akvārijos, zoodārzos, bet tikai ļoti mazu daļu no šiem es biju iepriekš redzējusi. Viss ir jauns, neredzēts, ļoti interesanti, ļoti kvalitatīvi, labi izveidots, un tāpat ir arī paskaidrojošie teksti. Tie gan ir tikai portugāļu un angļu valodās, bet noteikti ir tā vērts. Viens no top objektiem, kuras vispār esmu bijusi. Ļoti labi. Un kopā šeit pavadījām 2 stundas, līdz visu izstaigājām. Un šāda bija šī diena. Diezgan īsa tā izvērtās, jo, diemžēl, es esmu saķērusi kaut kādu vēdra vīrusu. Un šorīt no rīta ilgi nevarēju tikt ārā no viesnīcas. Jānis dabūja iet uz aptieku pirkt zāles, jo man nekā nebija līdz šoreiz. Parasti sagatavojos, tagad man nebija līdz nekādas zāles vispār. Biju visu dienu tāda vārga, bez enerģijas, bija pat grūti parunāt. Tagad jau uz vakaru pusi ir labāk, bet šodien tā pamierīgo. Un rīt mēs jau dosimies uz Porto, bet tas tad nākamajā video.